Vai tevi interesē investēšana? Ja tā, tad cerams, esi jau abonējis investoru klubu. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai pieredzējis investors, investoru klubs ir vieta, kur apmainīties ar viedokļiem, atziņām un pieredzi investīcijās. Portālā katru dienu ir ekskluzīvas ziņas un analīzes par investīciju darījumiem. Mēs ticam, ka investēšana ir būtiska daļa, lai uzlabotu finansiālo labklājību. Tāpēc negaidi un pievienojies gandrīz 1000 citiem investoriem Latvijā jau tagad. Abonements sākot no 3 eiro mēnesī. Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Mani sauc Kaspars Pēcnieks, esmu Investoru kluba izpilddirektors. Šajā podkāstā mēs runājam par investīcijām. Par investīcijām mēs runājam ar biržās kotētu uzņēmumu vadītājiem, investīciju jomas ekspertiem, profesionāļiem, investoriem un cilvēkiem, kuriem ir ko teikt par investīcijām. Kā vienmēr, jāpasaka tas, ka nekas šajā epizodē runātais, stāstītais nav jāuztver kā, un arī nav investīciju rekomendācija vai ieteikums. Katrs pats rīkojamies ar savām investīcijām, paši pieņemot lēmumus un vērtējot savus riskus. Šī epizode ir tapusi sadarbībā ar nekustamā īpašuma attīstītāju Pillar. Un, kā jūs redzat, šo epizodu mēs ierakstām Pillar jaunākajā biroja mājā New Hansa Coworking telpās. Šajā epizodē pie manas ciemos atkal ir Kristaps Mors. Sveiks, Kristap! Čau! Čau, jā, čau, pareizi. Tā citādāk sveiks pārāk oficiāli. Bet kā man tev pieteikt, es kaut kad nesen jautāju, mēs novienojamies, kas tev piesaka kā investoru un uzņēmēju, vai ne? Jā, tas ir viens no veidiem, jā, kā var aprakstīt. Nu, ņemot vērā, teiksim, kontekstu, uz kādu sarunu mēs esam satikušies, jā, jau tāds plašs jautājums, kā iet, jā, kāds noskaņojums. Labi, es baigi sūdzēties nevaru. Tā uzņēmumu daļa, ar ko es nodarbojos, tad viens no uzņēmumiem ir nedaudz saistīts ar kripto, ar mining. Mēs būvējam mining konteinerus, un tā kā tagad kripto ir atkal atdzīvojies, tad mums arī tur sāka parādīties kaut kāda pasūtījuma. Pēc tam, kad bija kādu pusotru gadu vai 2 tāda pauze, tad cilvēki mums tagad arī braukā vis kaut kur apkārt pasākumiem. Šodien viens ir iesprūdis Dubajā, kur bija baigie negaisi. Jā, tas mēs ierakstām 17. aprīlī. Cilvēki redzēs vēlāk epizodi, bet ierakstām 17. Jā, un tā kā kaut kāda aktivitāte notiek. Tā kā ir interesanti kaut kas. Un investīciju jomā kāds noskaņojums? Arī, man liekas, man salīdzinoši pozitīvs. Ņemot vērā varbūt arī pagājušo reizi es neatceros, cik ilgu laiku atpakaļ mēs runājām, bet atceros, toreiz to stāstīju par to Grayscale, kur es tur biju vienā brīdī akcijas pārvērts par 2 Grayscale pozīcijām ETH un BTC fondiem. Un tas man tur ir gājis ritīgi augšā lejā visu laiku. Tad dotajā brīdī man tās pozīcijas vēl nav aizvērts, bet tad tā viena no viņām ir plus 100%, otra ir mīnus 40%. Tā kā tas ir arī interesants salīdzinājums par to, kā performē, teiksim, Bitcoin pozīcija, kas ir plus 100%, un otra ir Ethereum, kas ir shitcoins vai ne, un tad tas ir pat ar visu to, ka tirgus ir augšā, un Bitcoins ir sasniedzis jaunu all-time high cenu, tāpat šī investīcija, kas bija Ethereum, varbūt nav joprojām baigi veiksmīgā, vai, ko es varbūt arī iespējams drīz vēršu ciet.
Okay. Bet, man bija iepriekš 2 podkāstu epizodes, kur mēs par kripto runājām, un tur bija Artūrs Garais no Airbaltica un mūsu kolēģis, kas mums investoru klubā ik pa laikam uzraksta Kristiāns, un tad mēs ar visu kaut ko tur runājām, tur par definīcijām, vēl uz kaut ko, ar to mēs ar tevi nerunāsim, ja? Bet es dzirdēju ļoti interesanti to, ko tikko pateici, ja, ka viens bitcoin, ja, un Ethereum shitcoin, ja? Ethereum ir shitcoins, ja? Jā, nē, manā izpratnē, jā, principā, jebkas, kas nav bitcoins, tad viss pārējais ir shitcoini un muļķības, un tad es it kā cenšos tad distancēties vairāk no tām visām muļķībām un vai nu tad darboties kaut ko ar akcijām vai bitcoin. Bet roka paslīdīgi pa laikam arī kaut tas muļķības padarīt, ja? Jā, tas ir tā kā ir kaut kāda daļa hobijs, ko es izklādējos, kur dažreiz ir ļoti riskantas spekulācijas. Bet kopumā šis periods ir pieaugusi. Es jau tagad neatceros pēdējo reizi, mēs runājām ar tevi pirms gada, man liekas, pavasarī. Kāds apmēram gads būtu jāapstās telefonā, cik ir mainījusies bitcoin cena šajā laikā vai kriptovalūtas, kas varbūt šajā laikā ir bijis tāds interesantākais notikums tev, vai neesi pārāk aktīvi, vai vienkārši esi baudījis pieaugumu un atslābinājies? Man likās interesanti, es neatceros, kad bija precīzi tā saruna, bet man likās interesanti, toreiz bija mums tās prognozes par SP500, kad man likās, ka viss būs slikti, un tikai turpināja kāpt, un taču, jā, tas izskatās kaut kas nevar apstāties. Bet, tā kā es par visu, kas man saistīts ar kādām investīcijām, es salīdzinoši priecīgs, baigi nevaru sūdzēties, bet tas, kas man arvien vairāk brīžiem sāk satraukt vai likt aizdomāties, ir, kas notiks ilgtermiņā ar kaut kādu inflāciju un kas notiks ar valsts parādiem, kuri izskatās tikai aug un liekas, ka viņi arvien straujāk kļūst tādā teritorijā nonāk, kur tas nav nekādā veidā loģiski kaut kā izglābjams vai, nezinu, bez sakām, kas aizies uz visiem. Un tad, tad jautājums ir, vai tu ikdienā fokusējies uz atsevišķiem individuāliem instrumentiem, tur konkrētas akcijas pēti, tur viņu uzņēmumu rezultātus, tur, vai kaut kādu reģionu, vai indeksu kaut vai fixed income kaut kādus, varbūt, instrumentus pēti, jā, un tu tur priecājies, man varbūt valsts tagad maksā 4-5% parādzīmes, vai man maksā kaut kāda P2P platforma 10%, vai akcijās es varbūt arī varu nopelnīt 5, 10, 15%. Bet tajā pašā laikā varbūt, jā, tā kā mums vēsturiski vienu gadu bija 20% inflācija, jā, un jautājums, kas būs tālāk, vai mēs atkal vēl piedzīvosim tādus periodus ar ļoti augstu inflāciju, un tad sanāk viss tā tava fokusēšanās uz tādām mikro lietām, jā, ir tāda, nezinu, ne tā ākstīšanās, bet... Labi, tu vismaz potenciāli kaut vai vismaz uz vietas pirktspējā, tu neesi Nē, ja tu atkarīgs no instrumentiem, bet, piemēram, diezgan droši, ka tu centīsies saglabāt savu pirktspēju ar kaut kādām valsts parādzīmēm, kas būs super drošas, bet tev būs tie 4-5%. Diez vai man grūti ticēt, ka tu saglabās inflācijas, tur matemātika skaidri, jā. Jā, ka tev tur nedabūs to pirktspēju, bet... tad jautājums, kas ir tas veids, kā to potenciāli saglābt un varbūt kaut ko vēl pa virsmu nopelnīt. Es domāju, ka tas nākamajos gados varētu būt labs jautājums. Par tām idejām varbūt parunājam pēc tam, bet tad tu esi tajā bāzē vai nometnē vai grupā, kur domā, ka tā inflācija... Es domāju, ka tas ir vienīgais veids, vienīgais, kas mums sagaida ir nākotnē, jā. Kaut kādā mazākā vai lielākā mērā. Ja mēs loģiski padomājam, kas ir tie veidi, kā varētu kaut kas citādāk notikt, pieņemsim, liela valsts parādi, var mēģināt tagad samazināt izdevumus, kas, man liekas, gandrīz praktiski dzīvē nekad nenotiek, vai ne? Laikam vienīgais izņēmums varētu būt tagad kaut kāda Argentīna, kur ļoti radikāli Latvija un Dombrovskis kaut ko mēģina samazināt, bet
pēckrīzes gadi, ja? Jā, varbūt, bet tie ir vēl tādi viegli piemēri. Bet politiķiem vienmēr ir izdevīgāk vainot kaut kādus mistiskus ārējus apstākļus, tur Covid, tur kari, tur kaut kāda, nenoteiktība vai tur piegādes ķēdes vai tur citas valsts vainīgas. Kāds ārējais spēks mistisks ir vainīgs pie tā, ka ir augsta inflācija un mēs te maģiski kaut kā viņu cīnamies, bet tajā pašā laikā davai tikai bliežam, tērējam, palielinam izdevumus un tad tas vēlāk atspoguļojas inflācijā. Uztaisīt anti-inflācijas tērēšanas plānu, ja? Kā Amerikā, ja? Jā, un tad, tā kā, man liekas, ka tas ir tas, kas mani varētu satraukt nākamajos gados. Un es domāju, kad būs ļoti maz cilvēku, kas būs gatavi pieņemt tos nepopulāros lēmumus, samazināt izdevumus, un ka tas viss vienkārši aizies uz inflāciju. Ok, un kādu un kādā apmērā to mēs, protams, tā individuāli nevaram paredzēt, ja? Iespējams, jo tiešām mēs varbūt esam tam zemākajā punktā. Tā varbūt izstāst pēc pašreizējiem tiem datiem, kas tur nāk ārā. Nav vairs tur baigie kritumi inflācijā, drīzāk tā, ka jau kaut kur varbūt sāk celties uz augšu, tīpaši tur commodities, izēvielas tur sāk pieaugt, un tas atkal atstās iespaidu, jā, tur bija atkal kuģniecībai sots kanāls, nezinu, viņš šobrīd ir vaļā vai nav, es pat nezinu. Man liekas, ka tur ir ļoti nokaties uz kravu apjoms, bet, diezgan skaidrs, ka jebkur tie konflikti arī nepalīdz, kad resursi tiek novirzīti ieročiem un atkal pēc tam kaut kas tiek iznīcināts un atkal no jauna būvēts, tas diez vai nāk pa labu globāli visam, kas notiek. Bet par tiem parādiem man bija interesanti. Tieši šodien braucu uz Rīgu, ja? Ne uz šo vietu, bet uz Rīgu. Ja? Klausies vienu podcastu un tur runāja par Japānas parādu saistībām. Ka parasti tiek baidīts, skaties, kā būs Japānai, 200 valdības parāds, 200% par IKP, un tad tur viss rekā tur būs. Un tad viens tur aktīvi pārvaldnieks no Austrālijas, bet viņš saka, viņam ir cits skatījums. Viņš saka, ja tu paņem ārā to, paņem nost valdības aktīvus, tā kā tad net debt sanāk ir tikai 130%, kaut kas tam līdzīgs bija. Bet tad vēl, ja tu paņem ārā to, ko centrālā banka jau ir sapirkusi valsts parādzīmes, vispār viņiem sanākot tikai 30-40% pret IKP. Un ka tas parāds, ko tā centrālā banka jau ir sapirkusi, teorētiski vienkārši jebkurā dienā pateikt, mēs viņu nonulējam. Bet tā kā, viņi to nedara, tāpēc, ka, netracināsim nevienu, bet faktiski jau tas parāds, var teikt, vairs neeksistē, ja viņš ir centrālās bankas bilancē. Līdz ar to, ka te ir tāds nākamais parādīts tāds, veids citām centrālajām bankām to, ka, redziet, var arī šitā, jā, tie dati, kam viss pievērš uzmanību, vai tur visi skatās, ja tas ir drausmīgi, jā, bet tā kā uztais šos visus adjustments, tas ir, izklausās pēc tāda creative accounting. Ja mēs šito kaut ko pielāgojam, šito ignorējam, vai tas tāpat kā inflācijas skaita arī visu laiku kaut ko pamaina formulas, vai ne? Jā, mums ir tur core inflation, vēl cita inflation. Ja mēs izņemam ārā ēdienu, transportu un vēl visu svarīgo, ko tu ikdienā izmanto, tad inflācija īstenībā nav. Bet šis čals tieši no otras puses skatījās tā, ka viņš saka, ja tiešām tas parāds ir tik milzīgs un viņiem tik slikti vajadzētu būt, ja? Būtu jābūt drausmīgi slikti, bet jautājums ir, kāpēc viņiem nav tik slikti? Valūta, man liekas, Japānai tikai pret dolāru iet vienā virzienā. Viss iet, paliek arvien vājāk un vājāk. Tā kā, tad vismaz tur atspoguļojās kaut kāda iespējama problēma, ne? Tas, jā. Likmes, tas Japāņiem arī baigi svarīgi amerikāņu lielās likmes, un tad visu laiku tā kustība notiek. Par Japānu pavisam īsi, mēs daudz neesam podkāstā runājuši par to. Bet, tur vēl interesants tendences ir tāds, ka Japāna sāks vēl pacels, tā kā viņiem laikam līdz 0 viņi aizgāja, un ja viņi izies kaut nedaudz pozitīvajā teritorijā, tur nezinu, kaut 0,1, un pateiks no augšas, no centrālās valdības to, ka, ziniet, tagad nauda jāved mājās, jātur savā valstī, ka tas var būt tāds milzīgs trieciens 300 ramīšiem, jo Japāņi ir milzīgi aktīvi turētāji, un tas, ka Japānai otrā pusē ir tāds bums pēc visiem ilgajām dekādēm ar
Nu, jā, demogrāfija tur nav, tas skaidrs, jā. Man liekas, viņi ar to samierinājušies jau ir, ne? Nu, tā šķiet, es nezinu. Laikam to nav tik viegli atrisināt, vai arī neliekas viņam aktuāli. Nu, jā. Bet, nu labi, jā, es atgriežos pie tās inflācijas, jā, par tiem visiem virzieniem. Es arī, protams, pat nevis protams, bet es arī mazliet tajā, vai pat diezgan tajā nometnē, kuri arī domāju, ka tā inflācija varētu atgriezties. Un tad, nu, jautājums, jā, kam tu pieskāries, nu, kuri tie virzieni, kur meklēt iespējas, nu, lai pirmkārt saglabātu pirktspēju, otrs vairotu naudu. Kāds ir tavs domu gājiens, kur tu meklē iespējas? Man pirmā doma ir jā, ja mēs paskatāmies, kas notiek kaut kādā Eģiptē, Turcijā, nu, tad tas veids, kā, un tur tā inflācija, brīžiem ir 50, 70, 100% gadā, nu, super crazy, priekš mums grūti saprotam, bet tad tas veids, kā cilvēki tur ir izglābušies, vai tie, kas ir izglābušies, tad viņiem tas parasti ir bijis akciju tirgus, nu, kas kaut kā kompensē un iet līdzīgi. Nu, brīžiem varbūt labāk. Bezperforming tirgus Venecuēlā, jā, vienīgais, kāda ir inflācija valūta. Tā kā akciju tirgus iespējams ir tas viens no veidiem, kā mēģināt glābties no šādas iespējamas situācijas, nu, kur tā inflācija aiziet diezgan crazy. Nu, otrs varētu būt bitcoins. Nu, vēl teorētiski varētu runāt par zeltu, bet zelts, man liekas, ir jau tāds kļūst par ļoti garlaicīgu, nu, kaut kādā ziņā, nezinu, vecmodīgu asetu. Nu, man liekas, mūsdienās vai tagad bitcoins kaut kādā ziņā pārņem zelta funkcijas un tas kļūst par tādu kā jauno, moderno zeltu. Nu, un es domāju, ka paies vēl kādi 10 gadi, un tad, nu, apmēram 10 gadu laikā tiks izdota 99% no bitcoina. Attiecīgi, es pieļauju, ka tad pēc 10 gadiem tā situācija ar to volatility bitcoin tirgu būs krietni stabilizējusies. Viņš kļūs arī... Stabilis, Nē, es pieļauju, ka viņš vienkārši kļūs tuvāk zeltam. Nu, tātad kaut kas ir ar veidu, kā tu vari nevis spekulatīvi iegrūst naudu un tur nopelnīt liels procents, bet varbūt saglabāt naudu bez baigās atdeves. Nu, ka tas kaut kas... Labi, bet atkal provokatīvs jautājums. Vai kādam viņš tiešām ir vajadzīgs kā naudas saglabāšanas rīks, vai tomēr viss skatās tā kā get rich quick vai loterijas biļeti? Es domāju, ka tas atkarīgs no tā, kur tu atrodies. Nu, jo, ja tu atrodies, nu, teiksim, mūsu Eiropā, Latvijā un mūsu kaut kādā tādās attīstītās salīdzinoši valstīs, tad lielākā daļa droši vien uz to skatās pagaidām vēl kā uz tādu spekulatīvu investīciju, nu, kā nopelnīt. Nu, un līdz šim brīdim tā atdeve tur ir bijis diezgan iespaidīga. Nu, tas līdzīgi kā ieguldīt Teslā, Nvidia un tam līdzīgos asetos. Un tad tas ir tāds, nu, riskants asets. Ar laiku es pieļauju, ka tas risks samazinās, viņš kļūst populārāks, nu, tad garlaicīgāks, nu, tuvāk aiziet tam zeltam, jo ar zeltu bagāts nekļūst. Tad ar zeltu tu vari nopirkt zelta gabaliņu, un viņš tev vienkārši noturēs to vērtību. Viņš tev neko neģenerēs jaunu klāt. Bet, ja tu esi, piemēram, es nezinu, dzīvo kaut kādās tādās valstīs, kā, nezinu, tāpat Turcija vai Eģipte, un tev ir super augsta inflācija, tad tev tas bitcoins varbūt, ja viņš tev ir pieejams vispār, nav kaut kādas crazy kapitāla kontrols un vēl kaut kas, tad tu uz to vari skatīties arī kā veidu, kā saglabāt naudu. Tad tev varbūt pat neuztrauc, ka viņam tur svārstās kaut kas tur plus mīnus 20% dienā tā cena, ja tev parastā valūta svārstās trakāk, vai ne? Vai turot parastu valūtu, parastu fiat valūtu, tu garantēti zini, ka tu visu laiku zaudēsi vērtību. Tā ir liela problēma. Un es domāju, tas ir arī iemesls, kāpēc, teiksim, tagad nesen bija tas konflikts Nigērijā, kur viņi ārestēja tur pāris džekus no Binance. Un nu, viņi, es pieļauju, ka negrib, ka tur baigi cilvēki spekulē ar kripto vai izmanto kripto kā kaut vai neobligāti bitcoin, bet... Vienkārši izved naudu no valūtas. Jā, nu kā tiek ārā no nairas un saglabā viņi kaut kādā tur virtuālā dolārā, tur Tetherī vai kaut kur citur. Un...
tad viņi tā kā tiek ārā no tās sistēmas, kura visu laiku zaudē vērtību. Tad tas ir glābiņš, tad tas kādam var nepatikt. Bet, tā es, protams, to loģiku visu saprotu, pieņemu. Bet vai ir kaut kāds dati par to, cik daudz no tā Bitcoin, vienalga vai Bitcoins vai par visu kripto būs ļoti grūti, bet no tā paša Bitcoina, cik ir, pieņemsim, kontroli no maciņiem, kas ir tur, es nezinu, saistīti ar attīstīto pasauli un cik ir tā pārējā? Es neesmu tajā iedzinājies, redzējis tādus datus, jā. Es domāju, būtu arī varbūt grūti analizēt, bet visdrīzāk... Es domāju, ka to ļoti grūti, tā kā tur īstenībā nav pamata kādiem tādiem datiem būt, varbūt to var vilkt pēc kaut kādām, tur es nezinu, ja pats kaut kāds tur Binance vai vēl kaut kas teiktu par to, no kurienes viņiem ir kādi maciņi, un cik lieli exchange'iem tie visdrīzāk ir tie vistuvākie dati, jo viņi redz, no kurienes viņiem nāk lietotāji, cik kas iegulda, bet visdrīzāk attīstītās valsts, ir priekšā un Eiropā, ASV noteikti ir ir kādi tur aseti ieguldītāji. Un es domāju, tāpēc arī tik liels impakts bija tiem ETF-iem, kas palaidās. Kad viņiem arī tur diezgan labi apjomi parādījās inflows uz to. Un noteikti tad ASV varētu būt pašā topā. Pēc tiem, kas tur, jebkādus tur kripto asetus, vienalga vai Bitcoins vai kaut kas cits. Un kādā skatījumā, kāda ietekme atstāja tie paši ETF uz Bitcoinu un uz kriptovalūtām kopumā? Tur bija, vienu brīdi bija diezgan traki, tur bija apmēram tā izskatījās, ka tie bitkoini, kas katru dienu tiek izdoti jauni ar to mining procesu, un dotajā brīdī, man liekas, tiek izdoti apmēram 6,25 vai 6 kaut kādi bitkoini ik pa blokam, kas notiek laikam aptuveni reiz 10 minūtēs. Un tad dienā tie, manuprāt, bija ap 900 bitkoiniem vai kaut kas tāds. Un savukārt ETF-i nopirka tur 10 reizes vairāk nekā tiek izdots. Tā kā tas diezgan crazy, tas spiediens uz to, ka tev izņem ārā ne tikai visu, ko tajā dienā saražotā sistēma, bet vēl izņem ārā no citurienes. Tagad tie flow samazinās. Brīžiem ir arī negatīvas dienas, kad redzēs, kas būs tālāk, kas notiks pēc vēl nedēļām, mēnešiem. Vai tur būs tāds, vēl turpināsies tas spiediens vai nē, vai tas kaut kā normalizēsies un tur būs kaut kas neitrāls, ka būs cilvēki gan, kas tur mēģina spekulēt, treidot, tur pārdot, pirkt. Nezinu. Bet šobrīd izstāst no tiem ETF-iem kopumā nauda plūst iekšā sistēmā, vai ne? Kopā ir kripto visā tajā ekosistēmā, jā? Bitcoinā noteikti, jā. Jā. Un te ir tāda interesanta viena tēze, ko es gribētu pajautāt tavu skatījumu uz to. Bija tāds interesants domu salikums, ka tā situācija ar tiem ETF-iem var izrādīties tā kā bīstamāka tam visam kripto pasaulē, nekā visi ir gaidījuši, ar tādā domā, ka kad bija iepriekš kaut lielāki kritieni kriptovalūtās, tad, ko izdara, tu pārdod kriptovalūtu, neņem ārā gluži reiz fiat, tu aizbēdz uz tezeru vai kaut ko tam līdzīgi. Tagad, kad tev ir ETF-i, viņiem vajag reāli naudu ārā. Un ja sākās ETF-u pārdošanās, un tad tāds ritīgs spiediens ir uz visu pārējo, jo vienkārši sūc ārā likviditāti. Nē, tas, ko tie ETF var panākt, kaut kādā ziņā ir varbūt tas volatilitāte vēl lielāks pieaug, jo tev ir, teiksim, tas, kas vēsturiski noticis ar biržām, kriptobiržām, tā kā ir, kaut kādi baigie eventi, tur kaut kas, kaut vai pavisam nesen tagad tās raķetes no Irānas, kas aizgāja uz Izraelu, tajā brīdī bija ļoti asas tāds kritiens kripto tirgu, un Krakens, man liekas, bija kāds 4-5 stundas downā. Vienkārši sistēma nestrādā. Un tas vēsturiski visu laiku noticis. Kā ir kaut kāds problēmas tā exchange principā. Jā, mēs vai apzināti vai neapzināti vai vienkārši cilvēki nespēja es nezinu, iedomājies tev 10-15 gadus būvē uztur to sistēmu un joprojām nevar slodzes atrisināt. Grūti to pieņemt, bet tā notiek. Man gribētos domāt, ka ja būtu līdzīga situācija un cilvēki gribētu exitot no ETF-iem,
ka tur tā nevajadzētu notikt. Nu, nevajadzētu. Īsumā jau tādas tādas ritīgās un tādas straujās asās korekcijas. Nu, labi, tas ir bijis Covid, jā, kad bija īsumā diezgan strauji mīnus 3%. Jā. Nu, labi, īstenībā, protams, arī stokmarketā, zin kā, noteikti tie halti, jā. apturēts kaut kas un tā tālāk, bet atkal otra interesantā lieta ir tāda, ka, piemēram, šeit tās raķetes tur iebliež kaut kad weekendā, ja? Parasti akciju tirgi ir ciet, un tev ir tas ETFs, un pat, ja tu gribi, tu neko nevar izdarīt. Sēdi, gaidi pirmdien 9 vai 10 no rīta, un kad birža atvērsies. Gaidi price discovery, un tad domā. Bet varbūt situācija jau uz to brīdi normalizēsies. Tad atkal vairs nav stresa, bet jā, grūti pateikt, cik tie, kas pērk, varbūt, ka ja parādīsies, teiksim, liela daļa cilvēku caur ETF-iem, ja mēs pieņemam, ka liela daļa būs tā kā salīdzinoši jauni Bitcoin holderi, ja, ka tie nebūs tie, kas iepriekš turēja citā formātā, un tagad pāriet uz ETF-iem, bet ja tie būs jauni holderi un viņiem tas volatility kādā brīdī liksies pat raku, tad viņi var vienkārši piedot papildus svārstības, jo viņiem neliksies normāli, ka kaut kas var dienā nokrist 10, 20, 30 vai 50%. Kas vēsturiski ir tā noticis. Jā. Un jā, protams, ja pastāst to buļļu pretī scenāriju, tad aktīvu pārvaldītāji, diskusijas Amerikā, un viņi saka, ka tagad, kad ir ienākuši ETF, tad ļoti daudziem tiem advisoriem, kas RIA vai dažādi tur viņi saucās, bet pa lielu, kas palīdz cilvēkiem pārvaldīt, un tagadējās sarunās viņiem ir pavisam vienkārši pateikt, jā, tur paņem, piedalies 1-2% no aktīviem, jā, un te tā vecā tēze, kas bija Bitcoinam iedomājies, ja tur katrs tur 1% no saviem ieguldījumiem ielika tur, ja. Un tur potenciāls to arī iet, un ja tā pastāst no tā 1-2%, tad kāds starpības 1% tur mainās par 20-30% kopējā portfeļa kontekstā, tas ir, gandrīz nekas, jā. Jā, tas ir, teiksim, bet, ja tās plūsmas notiek, tad tādā gadījumā es redzu, jā, man tā kā nav problēma ar Bitcoin cenu, tur ir skaidrs pieprasījums piedāvājums, jā, ir pieprasījums aiziet, jā, aiziet. Un tieši tagad tas kļūst kā pieejams instruments ļoti daudziem, kas iepriekš nekad neskartos tam klāt, jo visi tie crypto exchange ir tādi shady, nestabili veidojumi, kas tiek uzlausti, slikti pārvaldīti, riskanti. Tā kā, ja tu pārvaldi nopietnas līdzekļus, tu tur visdrīzāk neskarsies klāt, bet tagad ir ETFs, tas visiem standarta lietas saprotam. Jā, un ja tur kaut kas notiks, tu BlackRocku čakarēsi par to, ka viss neizdevās. Tur jau kāds ir viss sakārtots. jā, pieņemsim cerams. Organizējot investoru festivālu, mūsu mērķis katru reizi ir radīt tādu atmosfēru, kur tiešām neformālā gaisotnēs investoriem satikties, smelties iedvesmu jaunām investīcijām un pārdomāt, vai ir iespējams kā labāk pārvaldīt savas pašreizējās finanses. Nemitīgo pārmaiņu kontekstā šajā gadā fokusēsimies uz izaugsmi, tostarp kā investoram adaptēties mainīgajiem tirgiem. Pirmie viesi jau ir izsludināti. Starp runātājiem būs Matijas Valander no Igaunijas, Inga Bolukamini, Valters Vestmanis un citi. Dodies uz investoruklubs.lv sadaļu pasākumi un rezervē savu vietu jau tagad. Bet, ja tu vēlies dalīties savā investīciju pieredzē, raksti uz redakciju@investoruklubs.lv. Labi, tad ir gan tur, labi, es ieskatēju kaut kāds moments, ka tur lielāka volatilība, bet ir arī buļļu ļoti izteikts, jā, tas potenciāls, jā, labi, tur inflācija, viss. Bet vai tu redzi, ir kaut kādas arī, pieņemsim, ne jau cietus, bet, potenciāli cenu griestus, tā pašam Bitcoinam. Es no tādas skatu punktu to, ka, labi, ir milzīgs pieprasījums, bet, vai kādā brīdī Bitcoin kopējā vērtība var būt, es nezinu, tik cik pasaules IKP. Tur droši vien tad jālieto kaut kādas vielas, lai to domātu, bet es esmu diezgan droši, ka būtu loģiski, ka tas market caps kaut kādā brīdī sasniedz un pārsniedz zeltu, jo, teiksim, visai tai sistēmai ir ļoti ievērojami, manā skatījumā tādi bonus vai priekšrocības pret zeltu. Tas ir viegli sadalāms, viegli nosūtāms, droši salīdzinoši glabājams, vai, ja tie ir ETF, vispār tev nav nekāda čakara. Un turpretī ar zeltu vienmēr visādas problēmas. Pat tie, kas ir vēsturiski bijuši caur ETF-iem pirkuši tur tos zelta fondus, jā,
Tur ik pa laikam ir skandāli, kur kāds pasaka, ka mums šitajos seifos tomēr nav tik daudz zelta, cik vajadzētu būt. Nu, ka tev viens un tas pats klucīts tiek tirgots vairākas reizes. Tā kā tas man liktos ļoti viegli ticama tēze, ka tam tā vajadzētu notikt. Bet tie, kas ir superlielie optimisti, tie domā, ka jau tagad notiek kaut kāda slepena atsevišķu valstu varbūt pirkšana. Un tad, ja tas, zin kā ir tās pāris mazās valstis, kas tur kaut ko ir paziņojuši, bet tur salu valsts vai kaut kas, ko neviens īsti baigi, man liekas, nopietni neuztver, bet ja kādā brīdī kādā attīstītā valsts pasaka, ok, mēs tagad savās rezervēs arī sākam ielikt bitcoinu, ka vienalga, vai tas ir procents. Citu mūsu centrālās bankas rezervē ir tur 2 miljardi, un mēs tagad, bet loģiski arī tad būtu sākumā nopirkt un pēc tam paziņot, nevis otrādāk. Un tad citi sāk to uztvert, kā, varbūt tā jādara, vai tas ir loģiski, tad tam varētu būt arī diezgan liels impakts, un ja visi beigās secina, šitā sistēma ir neiznīcinām, viņa ir, arī tad tev ir ierobežots tas bitcoin apjoms, un tagad, ja tas kļūst par tādu normālu situāciju, kurā valsts glabā rezervēs ne tikai zeltu, bet arī bitcoinu, tad tā cena var būt, tur aiziet diezgan crazy. Jā, es vairāk domāju tādā kontekstā, tur skatās uz iepriekšējiem, tur ir bijuši tur reiz 100 kādam, kurš, labi, es nezinu, tas, kuram ir tur reiz 1000, tad droši vien tur ir fanāts, tur $6 turējis, bet, ja viņš to laiku ir pārdzīvojis, ka nav nozagts un, viss pārējais, Jā, jo tas parasti tā nenotiek. Pat, ja tu esi picu nopērst ļoti agri, kaut kādā šādā asetā, tad tu visdrīzāk pie kaut kādā brīdī tu salūsti, jo 2x, 10x. Vai esi tik daudz nopelnījis, ka tev liekas, kaut kā tas citādāk varbūt jāsadala vai jāpārvērš, vai tev liekas, varbūt, ka viss tālāk vairs nav iespējams. Kāpēc es to prasīju? Tā doma tāda, ka kaut kādas ekspektācijas, ja šodien pērku bitcoinu, vai cik reālistiski ir gaidīt reiz 100? Reiz 100? Reiz 100 tas būtu 6 miljoni, par bitcoinu, vai 7, Tagad ir 60, Es atceros, ka kādreiz pirms kaut kādiem gadiem, man likās ticami dzīves laikā, ka varētu cena aiziet līdz 100,000. Tagad tas liekas vairs nav baigi tālu. Tur var notikt, nezinu, kaut vai nedēļas laikā pēkšņi atkal kaut kāds baigais kāpums. Varbūt aiziet kaut kādā brīdī līdz 1 miljonam. Tas, man liekas, tagad varbūt lielāks optimisms, bet, tiek palaist ETF, un tad tas ir, kaut kāds cits līmenis atkal. Tad tas, man liekas, ir ticami, bet reiz 100 tas būtu, man liekas, diezgan crazy. Vēl no citā aspekta, ja kopējais tas kripto ir 2 triljoni vai cik tur, kaut kāds tāds, vai es nepareizi saku? Aptuveni. Puses, bitcoins un otrs tā shitcoin. Pieņemsim, ka arī bitcoins iet tur reiz kaut ko, visticamāk arī pārējā pusē iet varbūt vairāk vai mazāk, bet, piemēram, no tā, labi, reiz 10, tad būs 20 triljoni, Tas tā kā, varbūt, bet tāpatās jau, man liekas, tur kosmisks skaitlis, Bet reiz 100, kad 200 triljoni. Nē, tam, zin kā, jautājums ir tas atskaites punkts. Labi, kas notiek ar to valūtu? Ja tu skaties uz valūtu un pēkšņi tu ar savu triljonu var nopirkt hamburgeri, tad easy, Bet pieņemot, ka valūta ir vērta apmēram to pašu kaut kādu dolāru vai eiro, ko šobrīd, tad es tālāk par kaut kādu miljonu vai tad pret šī brīža cenām reiz 10, reiz 15, tas man liktos diezgan jau optimistiski. Ja tu gribi kaut kādu asetu tur reiz 100, tad tas nav shitcoin, Tad jāgamblo shitcoiniem vai loterijām vai, es nezinu, kaut kādiem vēl citiem asetiem. Zero day call option, Jā, zero day option vai visādi tie pinkšītos, visādi mazie stoki, kas tur visādi uzvedās. Visādi var gadīties. Bet tā ir tāda loterijas. Bet es domāju, ka tas, kam ilgtermiņā vajadzētu notikt, ir tā shitcoin visai pasaulē vajadzētu samazināties. Ja tagad ir apmēram pusi uz pusi, kad ir pusi bitcoins, pusi ir tā shitcoin pasaule, tad
Es domāju, ka viņa daļai pāries uz Bitcoin chainu, un atlikusī daļa tur malsies, bet viņa diez vai noturēs to savu market share no tā visa tā kripto tirgus. Es domāju, ka cilvēki izies vairākiem cikliem cauri un sapratīs, ka katrā ciklā ir jaunas tās muļķības, vecās nespēja tikt līdzi, viņas visas nomirst. Tā kā tas viss, es domāju, laika gaitā zudīs. Bet, mēs par kripto runājam daudz, bet kas man dabās, ka ar tevi gribās tāda atklātā saruna ir, un tad gribās pajautāt tādu jautājumu arī, ka par to cenu mēs redzam, tas ir pieprasījums piedāvājums, bet par to vērtību. Ka man joprojām nav atbildes, kā viņam noteikti vērtība. Ne? Un tā kā es tad pajautāju tur arī citās epizodēs un citiem pajautājumiem par to vērtību, un tā gala atbilde ir tāda, ka īstenībā tas nav svarīgi. Es kopā piedalos tajā trendā, cena iet uz augšu, pieprasījums ir pieaugošs, es par to nedomāju. Tu domā, tā vērtība ir svarīga vai nav? Vai es vienkārši esmu pārāk daudz saklausījies boomerus podkāstos, un tāpēc es par to Tu domā tieši par Bitcoin, jā? Vai? Piemēram, jā, vai citiem kripto, jā. Tā vērtība jau ir tirgus tāds, man liekas, Bitcoins ir tā lieta, kam ir ļoti perfekts tas tirgus. Tas pa lielam viss ir demēns. Jā. Un ja vēsturiski paskatās, kas ir kaut kādām valūtām, bet veidiem, kā cilvēki ir uztvēruši naudu. Tur ir bijuši zelts, vai tur akmentiņi, vai tur visādi iespējami priekšmeti. Tad tā tendence, cik es saprotu, ir, ka cilvēki par naudu cenšas izvēlēties kaut kādu līdzekli, kam ir noteikts īpašības, kas ir tur durable, sadalāms, kam tā vērtība noturās un tā tālāk. Un tas, kas mums notiek tagad ar fiat valūtām, ir, ka tās kaut kādā veidā varbūt kļūst vājākas vai zaudēt daļu no šīm svarīgajām īpašībām, kas ir naudai. Un tad potenciāli Bitcoins ir tas atkal, kam ir ļoti stipri nofiksēts tas apjoms, kas ir un būs pieejams. Un tas ir tādā savā ziņā unikāla lieta, jo tu neko nevari paredzēt, ko tev jebkurā valstī kāda centrālā banka teiks, darīs. Neviens nespēja paredzēt, kāds būs procentu likums, neviens nespēja paredzēt, kāda būs inflācija. Viss ir tāds, izplūdes baigi. Bet tu redz tās tendences, kad valstu parādi pieaug, tev pirktspēja zūd, un tu tad sanāk, ir divas lietas, par kurām tu vari būt pilnīgi drošs. Viens ir, jebkura fiat valūta zaudēs naudu, zaudēs vērtību, tātad targets ir 2%, vai ne? Tas paziņotais. Realitātē tas reti tiek ievērots. Bet skaidrs ir, ka turēt un priecāties par kaut ko, kas tev visu laiku zaudē vērtību, droši vien nav baigi prātīgi. Yeah. Un tad ir pretī otra lieta, kad tu zini, ka šis te assets, ko sauc par Bitcoin, ka viņam tas apjoms nekad nemainīsies, nepaliks lielāks. Tad var gadīties, ka ar vien vairāk un vairāk cilvēki, redzot, ka viena sistēma ir kaut kādā ziņā salūzusi, vai nespēja, teiksim, to savu funkciju pildīt pilnvērtīgi. Nespēja noturēt ne tos 2%, vai ideālā gadījumā varbūt cilvēkiem mazāk to inflāciju. Tad viņi var gravitēt vairāk uz to otru, kas ir šobrīd vēl ļoti spekulatīvs assets. Varbūt vēlāk tas būs tā kā jaunais drošais assets, kur paglābties no. Labi, bet ir arī kaut kādi, negatīvie scenāriji. Redz, cik liela varbūtība dot scenārijam, ka Bitcoins maksās 1000 vai 0 vai $10. Nevis 10,000, bet $10. Šobrīd ir grūti iedomāties tādu scenāriju. Jā, grūti, jā. Jo tas, kas liekas interesanti un saudabīgi ir, kad to 11 gadu laikā, kad viņš eksistē kā assets, ka viņš nevienā brīdī nav bijis salauzts, vai neviens nav. Man liekas, pēdējais tāds lielais kaut kāds skandāls, vai bija, kad bija tā lielā diskusija par to, cik jābūt lielam katram blokam, un tur bija tā cīņa starp Bitcoin un Bitcoin Cash, un kurš ir īstais chains, un cik lielam tam visam jābūt, bet tas kaut kā atrisinājās, bet tas bija jau daudzus gadus atpakaļ.
jā, tā sistēma visu laiku tikai aug, viņa paliek stiprāka un neviens nav spējis tad nenocenzēt kādu transakciju, neko apstādināt, nekur izsūtīt šito apcietināšanas kaut kādu orderi tur Bitcoin vadītājiem vai ne, kā tas regulāri notiek visādiem shitcoiniem. Tā kā tas liekas interesanti. Un tieši tas, jo ilgāk tā sistēma darbojās bez šādiem kaut kādiem tur pārtraukumiem, tad liekas, ka tas kļūst ticamāk, ka viņu diez vai viņa tā pēkšņi sabruks. Un tad ir otrs jautājums, vai tev liekas ticami, ka eiro vai dolāri pēkšņi kļūst tādi ļoti stabili un kaut kas tāds drošāks, kur tev nebūs šīs crazy arī izmaiņas ar inflāciju. Nē, man tā nav, man tāda ilūzija nav. Ja tu būtu atkal optimists par to, ka ir šis camps ar tiem kripto cilvēkiem, kur ļoti daudz ir skameri, muļķi un, teiksim, visādi tādi nenopietni cilvēki. Ja? Un tad tu skaties uz otru campu, kurā ir politiķi, centrālai banķieri, ja? Un tev liekas, šitie ir izglītoti cilvēki, viņi skaisti runā, viņi smuki saģērbjās. Es vairāk uzticos šitiem cilvēkiem, un es ticu, ka viņi varbūt te bija problēmas kaut kādas pasaulē, bet viņi visi sakārtos visu sistēmu, un tavs eiro vai dolārs kļūst par ļoti stabilu vērtību, valūtu. Tev nav jāuztraucās, ka pēc 10 gadiem viņu atkal aizstās kaut kādu jaunu valūtu, ka tev tas viss aizies par pieskartā sistēmu, Tad, ja tu esi tāds ļoti liels optimists par to, tad it kā varētu domāt, ka nafik tad tāds bitcoins vispār vajadzīgs. Tad viņš ir lieta. Viņš ir sanāk, viņam vērtība kļūst tikai tad, ja kaut kas cits ir saplīsis. Jā. Es gan teiktu, ka tas jau nav tikai vienīgās divas alternatīvas, vai ne? Kas vēl ir? Akcijas, izēvielas. Jā, bet tas arī, man liekas, ir izēvielas vai tie paši īpašumi. Man liekas, ka tas nav īsti normāli, ka cilvēki spekulē vai iegulda lietās, kuras tev būtu jāpatērē. Ēdiens, nafta vai kaut kas tāds, ka tas pēkšņi kļūst par investīciju, vai ko. Labi, tas parasti spekulācijas, nevis investīcijas. Bet tas, man liekas, ir tikai viens no tiem signāliem par to, ka tā fiat kaut kāda visa sistēma ir bišķiņ tad sabrukus, ka tu tagad man pēkšņi ir jāpērk īpašumi un tā kļūst par investīciju, jo viņi tāpat nolietojās. Viņi tāpat tev jāmenedžē, jāuztur vai kaut kur jāglabā, es nezinu, tur naftē, vai cukurs lielās apjomos. Tas jau ir ekstrēmiem gadiem. Jo tu zini, ka šito lietu vēl kāds izmantos un viņi vajadzēs, vai tu pērci kaut kādus tur lauksaimniecības zem vai mežus vai... Man liekas, ka tam tā nevajadzētu būt. Kad akcijas, es saprotu, kaut kas produktīvs. Tas man liekas, ok. Bet tās citas asset klases, man liekas, ka normālos kaut kādos vai apstākļos viņām nebūtu jābūt tik lielai uzmanībai no investoru puses. Ok, sapratu. Vēl ir kaut kādas, teiksim, akcijas varbūt individuāls, es kaut ko skaties, ka tev pēdējā laikā liecies interesants vai aizraujošs, vai par to neķēpājies? Es esmu kaut kā bišķiņ mazas pozīcijas nopircis tagad no šitām Ķīnas akcijām, ar kurām, man liekas, regulāri kāds apdedzinās un ar to pašu Alibaba un JD un tā tālāk. Alibaba atpērk tik daudz buybacki, tur tāds cashflows, vai ne viss ir uz akcijām. Un es atceros, ka kādreiz likās, ka viņi nokrita tur, nezinu, $100. Likās, wow, tas ir super lēti, un tagad jau tur 70 brīžiem, man liekas, vēl zemāk. Bet ir kaut kādi, džeki, kam es tur kaut kur Twitterā vai blogos, ko es palasu, kas tur savus vērtējumus izsaka, kas man liekas kaut kādi ticami, tad pēc šiem džekiem notic, un man likās, varētu pamēģināt paspekulēt. Un varbūt tie citi mani draugi, kas pirms tam bija nopirkuši akcijas un beigas pļaudījās, ka viņi nopirka, pazaudēja un turēt 5 gadus un tikai iet vienā virzienā mīnusos. Zin kā, viņiem tas nenostrādāja, varbūt man nostrādās. Tas tā būs, es nezinu, bet
Bet pret kaut kādiem valuationiem liekas, ka varbūt ir vērts tur paspēlēties. Ko tā tur Magnificent Seven, tajos tur nepiedalījies spekulācijās? Vai, Nē, tie man liekas pārāk reizī. Man šīs te akcijas man liktos interesantas, bet to es gaidu jau, 10 vai 15 gadus, kad tiešām būs SP500, ka viss ASV markets būs super liels crash, jā, tad nopirkt tur Microsoft vai Google vai Facebook vai kaut ko tādu, tad varētu to darīt. Bet tur ir risks tāds, ka pēc tā crasha tad viņi ir pārvērtušies par jaunajiem IBM. Un atkal tur nekas nenotiek. Jā, varbūt, jā. Katrā ziņā tur es esmu palaidis garām gan Nvidia un visus tos milzīgos kāpumus šīm top 7. Man nav bijusi ekspozīcija. Bet, vēsturiski kā ASV tirgus un Tesla un šitās akcijas labi performējuši. Nē, Teslas arī neskaros klāt. Es domāju, ka Tesla arī būs bēdīgi. Vai tevi interesē pasīvā ieguldīšana? Balstoties uz lielo pieprasījumu, mēs kopā ar Indexo latviski tulkojām un izdevām pasaulē slaveno finanšu pratības grāmatu par saprātīgu investēšanu, ko sarakstījis Džons Bogls. Bogls ir kaismīgs pasīvās investēšanas stratēģijas aizstāvis, jo viņuprāt ieguldītājiem tas ļauj ar būtiski mazākām izmaksām sasniegt labākus rezultātus ilgtermiņā. Grāmata pasaulē guvusi atzinību ar tās praktisko un plašam lasītāju lokam interesanto skatījumu uz akciju tirgiem. Šī grāmata būs lielisks papildinājums tavam grāmatu plauktam. Lai iegādātos grāmatu, dodies uz investoruklubs.lv sadaļu grāmatas. Baigi interesanti ar to Teslu. Prasās vienkārši man pašam jāatrod laiks ir piesaistīts pie datora. Varbūt tā, kad jau šī epizode iznāks, varbūt jau būšu uzrakstījis rakstījā. Tā prātā liekas, man vienkārši salikt grafiku, tā kā uzņēmumu cikliski, ka ir, tur sākuma tur izaugsmes fāze un tur un tad to ir briedums, un liekas, tā kā Tesla vismaz briedums ir, vienkārši tā apziņa, ka, ok. Teslai, man liekas, loģiski būtu, ka kaut kādā brīdī, viņi varbūt mēģina pozicionēt sevi, kā viņi ir maģiski tur tech kompānija, vai ne, bet dienas beigās viņi ražo autiņus. Tiem autiņiem ir kaut kādas ražošanas izmaksas, kaut kāda mārģini, tie mārģini iet uz leju, un ir tagad pietiekami liela konkurence no Ķīnas, kurā ir, es jau nezinu, cik tur 10 vai 100 šādu pašu kompāniju. Jā. Kas ražo līdzīgus autiņus ar zemākām izmaksām. Visdrīzāk viņi pārpludinās pasaulē tirgu, vai to jau šobrīd dara ar viņiem, un tad Tesla tikko paziņoja, ka 10% cilvēku atlaiž, akcija krītās. Man liktos tikai loģiski, ka kaut kādā brīdī tas Skype gadiem varbūt strādā, viņi izaug tur un ir tikai jauni sapņi, jauni stāsti tur. Bet kaut kādā brīdī tā ir realitātē jāiestājās un tiem rādītājiem, gan mārģiniem, gan PE, viņiem būtu jābūt daudz maz salīdzināmiem ar auto kaut kādiem citiem ražotājiem. Un ja tas tā notiek, tad tai cenai tikai būtu jāiet uz leju un leju. Un tajā pašā laikā viņi varbūt vēl kļūst vēl lielāki. Bet tāpat vienkārši tie rādītāji joprojām ir ļoti uzpūsti. Tad atkal, ja tu esi tas, kas tic vai kaut kādam baigam hypam vai jaunam stāstam tur par takšiem robo vai tur es nezinu ko, un tev liekas, ka nē, tā nekādā gadījumā nav autokompānija, tas ir kaut kāds tur maģisks tehnoloģiju uzņēmums, un viņi vēl 100 lietas cits darīs. Varbūt tad ir cita pieeja, tad tu citādāk skaties. Jā, tur, liekas, kaut kur arī bija, bet īpaši skatoties tagad jau hindsightā atpakaļ, iespējams tie, kas pirka tur pie augstākajiem līmeņiem, pret šī brīža cenu, ir iespējams, ka viņi to cenu līmeni neierauga, 10 gadiem, tad varbūt dažus gadus, varbūt arī nekad, to mēs nevaram zināt, Jā. Bet, tie riski ar tām high flying, jeb karstajām akcijām, vai ne? Bet Baltiju, tu esi skatījies, vai Baltija vispār... Nē, es baigi, tur gan es neko nepētu vairāk. Man liekas, maz likviditāte, nekas maz uzņēmumi neliekas interesanti. Obligācijas arī nē, ja? Nē. Pārāk garlaicīgi, es nesen īstenībā tikos vien draugu, kas tikai man liekas, gan visu savu mūžu, kopš viņš investēja, iegulda vai obligācijās vai P2P. Ļoti labi priekš viņi strādā.
Bet tas, laikam, katram ir savs kaut kāds fokus, savi interesi. Un man liekas, ka viņš ir dabūjis virs 10% stabili katru gadu. Daudzos gados sasumējās saliktie procenti. Tas ļoti, ļoti labi izaug, protams. Bet, priekš maniem tas, laikam, pārāk garlaicīgi. Vai tad tas varbūt man vecākiem jākļūst. Tad tu varbūt kļūst konservatīvāks un mēģini kaut ko tādu. Vai vairāk kapitālu? Paredzamāku, stabilāku. Tad, Vai vairāk arī kapitālu, kur ir daudz vairāk bail zaudēt? Jā. Ar vecumu, tu paliec konservatīvāks. Tev ir cerams, ka tev ir vairāk aseti, un tu tad vairāk domā nevis kā ar augstu risku viņus pavairot, bet kā nepazaudēt. Tad tev mainās tā pieeja. Bet tu arī esi tajā fāzē, ka tu ģenerē. Es audzēju kapitālu, es tā ceru. Ok. Ir beigās kāds skatījums par to, kur šobrīd kādas aktuālās iespējas vai izņemot to, ko mēs jau runājām, vai kādu novēlējumu mūsu klausītājiem, skatītājiem, vai pat kur neapdedzināties? Es noteikti neieteiktu cilvēkiem ieguldīt jebkādos šitkoinos, lai gan ir cilvēki, kas uzvar loterijā un labi nopelna, bet tas nav sustainable galīgi. Tas ir vistrakākais, ko varētu darīt, jo cilvēki arī redz, kā tur iet augšā visādi tur. Dogecoins tā kā aizgāja, kāpēc lai viņš šoreiz neaiziet? Jā, vai tur tagad ir jau 100 tur sunīšu koini un tam līdzīgas muļķības. Ja kāds pērk to pašu bitcoinu, tad, man liekas, ETFs ir šobrīd labākais veids, kā to darīt. Vienkārši jāatrod, kuram zemākās komisijas. Un tur prātīgais veids, kā būtu ieguldīt, tāpat kā akcijās. Tur to DCA principu nopērts ik pa brīdim kaut kādu summu un aizmirst un nesako līdzi. Par citiem instrumentiem, tur jau baigi, man liekas, no cilvēka atkarīgs. Vai viņam vairāk patīk indeks, vai mēģināt atrast kaut ko, trāpīt kaut ko, kas ir lēts. Man tagad viens tāds, tu apsīšos, kā bija tā pozīcija, ko es nopirku pēdējā. Redzēs, kā tā būs, ja mēs vēl kādā podkāstā parunāsim. Mēs tev satiksimies investoru festivālā, un tad festivālā tu pastāstīsi, kas tur būs noticis. Tas būs fails, vai ne? Nē, man tagad ir izlugojies ārā. Es aizmirstu tagad to simbolu, bet es tā... Arī kaut kompānija, kas ir super nokritus lejā, tur pa, 90%, tad tas ar viens tāds bets, ko es tagad, kur es laikam pārdošu to savu Ethereum pozīciju, ielikšu šajā un pastīšos, kas notiek tālāk. Tā vairāk tādas likmju likšanas, jā? Tu atrod tā kā variantus, kur būtu jēdzīgi uzlikt likmi ar potenciālu. Jā, nevis tur bišķiņu procentiņi, jā, bet... Jā, man ir tādas spekulācijas brīžiem, jā. Labi, beigās varbūt, pirms mēs beidzam šo sarunu, es jau tikko te pieskaros, mēs tev satiksimies arī investoru festivālā, jā, mēs, es nezinu, kā tu pieglājāk pasaku, ja mēs rakstiski, jo mēs tur zvaigznīti ieliksim pa vidu, jā, bet mēs abi būsim sadaļā, kas saucas Fuck Up Stories, kur mēs par kādām savām trakajām pieredzēm pastāstīsim savās investīciju pieredzēs. Varbūt var ieskicēt kaut kādu virzienu, ja, ko no tevis sagaidīt festivālā un kāpēc cilvēkiem vispār tur vajadzētu aiziet? Man droši vien jāpadomā vēl, ko tieši stāstīšu, jo man, es saprotu, tā ideja bija pastāstīt kaut kāds fails, vai ne? No kuriem pašam mācības ir. Jā, man tie faili, es domāju, netrūks. Vēsturiski es mācījos vienmēr pats no savām kļūdām, es izlasu grāmatā vai kaut kur izglītojos, kā nevajag darīt, tad es to izdaru, un tad, tikai tad es tam noticu. Un es esmu gan brīžiem nofailojis ar kaut kādu leverage izmantošanu vai tur kaut kādiem stokiem, kas ir crazy value stoki, kas ir tik value, ka aiziet uz nulli. Tā kā, visādi piedzīvojumi bijuši vēsturiski. Tad būs jāpadomā. Okay. To mēs visi dzirdēsim investoru festivālā. Labi, paldies tev, Kristap, par šodienas sarunu. Es domāju, mums tie, kas seko līdzi
Un es skatīšos iepriekšējās epizodes arī par kriptovalūtām. Ir vēl noteikti lietas, ko pārdomāt un ko uztvert un savu skatījumu dabūt. Un ar citu ir ļoti, ļoti interesanti, jo katrā reizē ir bijis tā kā, no citas skatu punktu. Un katras lietas, ko, piemēram, tavā gadījumā, jā, tu saki bitcoins un shitcoin, jā. Citur ir tā, ka atkal saka NFT un tur shitcoin, tur, kur iespējams, multiplicēt potenciāli, jā. Ir riski, jā. Un vēl visu kaut kur tur riņķī apkārt. Bet jā, paldies par sarunu un tiksimies atkal pēc kāda laika šeit podkāstā. Jā. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies jums arī, skatītāji, klausītāji, ka bijāt ar mums un tiekamies nākamajās epizodēs. Visu labā tā!